pieredzes, bagātas skaistuma kopšanas jomā. Tieši pēc mēneša, jā, tā sanāk, ja šodien 26. datums, tad precīzi pēc mēneša 25. datumā visā Latvijā sāksies lielā talka. Piedalīsies visi tie cilvēki, kuriem tiešām rūp vide mums apkārt. Nu, es domāju, katram domājošam cilvēkam ir skaidrs arī tas mērķis šādai rosībai, lai tiešām tā vide mums būtu tīra un sakopta. Un nevis tikai uz to pēctalkas dienu vai uz kādu mēnesi pēc talkas, bet tas, protams, galvenais virsmērķis un virsuzdevums, uz kuru mēs jau visi kopīgiem soļiem jau ejam vairāku gadu garumā un turpināsim to darīt, proti panākt, lai 2018. gadā Latvijas simtgadē Latvija būtu godam nopelnījusi to titulu, ka mēs esam sakoptākā un zaļākā valsts pasaulē. Līdz lielajai talkai atlikušas vien tikai 30 dienas, kad tiks sakopti ne tikai māju pagalmi, bet visas Latvijas apkārtne. Kopš šodienas jebkuram, kurš vēlas piedalīties lielajā talkā, ir iespēja droši ieiet talkas.lv mājaslapā, lai uzzinātu iespējamās talkošanas vietas, jo šodien oficiāli tika atklāta talkošanas vietu karte, kā arī pati lielā talka. Talkas dienā ar grābekli un cimdiem rokā dosies arī ministru prezidente Laimdota Straujuma. Man ir prieks, ka šī ideja, kas sākās ar Vitas Jaunzemes pirmo talku, ir izplatījusies pasaulē, un šogad šeit bija jau 40 valstu talkotāji. Un mēs kļūstam pazīstami ar ideju, kas neprasa neko. Darba rūķi, kas talkotājus pulcinājuši gadu no gada, ir pelnījuši uzslavas, jo pats Monako princis ir godalgojis un apbalvojis Latviju ar vides ilgtspējas galveno balvu. Uz pasākumu ieradās arī lielās talkas atbalstītāji, kuri paši katru gadu talko savas pilsētiņas apkaimē. Gribās to tīrības sajūtu visriņķi, un šis auklis, ko izvirzījusi ir Vita, Latvijas zaļākā valsts pasaulē. Acīm redzot, uz to arī dodamies. Šogad pagalmu konkurss tika organizēts reģionos visā Latvijā, un tie bija 50 pieteikumi. Un šogad tiks realizēti 4. Viens būs Jelgavā, viens Daugavpilī, Rīgā un Vecpiebalgā. Lielā talka no vienas puses ir ļoti laba lieta. Tāpat laikā jāsaprot, ka viņi ir kampaņa. Kampaņa, kas reizi gadā, kas ir ļoti laba, audzinoša, ne tikai kampaņas veidā visvieglāk ir pacelt kādu problēmu, viņu iezīmēt. Tāpat laikā īstas pareizi nav. Jo vākt atkritumus, ko kāds cits ir piemetis, vai tu pats esi piemetis, drusku neloģiski. Un es ceru, ka lielā talka, kā atkrituma vākšana, kaut kad beigsies, jo nebūs pēc iemesls nākt kopā un vākt atkritumus, bet lielā talka transformēsies, kā viņi jau transformējās jau gadu no gada, pēc iespējas vairāk kultūras pasākumu, pēc iespējas vairāk kaut kā radīšana. Lielās talkas oficiālais norises laiks ir no 9 rītā līdz 3 pēcpusdienā, un visas talkas aktivitātes šogad ir zem Raiņa zīmes, jo talkas moto šogad ir tieši Raiņa vārdi. Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Sabīna Svitiņa, Ivo Vejs, speciāli bez tabu. Bet vispār jau, protams, nevar nepiekrist tikko dzirdētajam viedoklim par to, ka